Šī epizodē vakarītes pa lēto, varam buljonu un gaidām ciemos Magnusu un gatavosim čili con carne. Tuk, čau, Normund! Čau, Normund! Čau! Prieks tev redzēt Gardēžu virtuvē. Es atnesu šo to no veikala. Okay. Tev bija grūti iekļauties manam sarakstam, neejot pēc savu sarakstu, jo cik noprotu, tev čili con carne, tu esi riktīgi uz tu. Šeit viss izskatās labi, es nezinu, kur tu pienu liksi, bet es parasti ņēmu divas dažādas pupiņas, kaut kādā, tur vēl ekstrā čili, kas tur ir iekšā, kaut kādas sarkanās pupiņas čili mērcē vai tur, kaut kā tā. Čili vispār nav, ne? Jā, un man ir tāds jautājums, tev kaut kāds īpašais ir Normunds zinot. Nē, es tāpēc gribēju noskaidrot, kāds tad tas tavs čili līmenis ir, un tad mēs vienkārši pēc tā varēsim iet. Mēs šodien cienāsim manu draudzeni Lindu, mēs esam, teiksim tā, es baigi negribu mūsu saukt par foodijiem, bet mums ļoti garšo pārēst. Es tev atklāšu, ko mēs šodien tad daram ar tiem miltiem. Mēs uztaisīsim plakanu maizi. Super. Es nomizošu šos, nē, tu mizo, tu esi čili con carnes profesionālais griezējs. Es sagriezīšu sīpolu. Un tad visu vienkārši apcepam. Tas ir viens no tiem foršajiem ēdieniem, ko tu uztaisi, nevienai dienai, tā kā tev paliek mazliet pāri nākamai dienai. Tas ilgais laiks, kas jāpavada viņu gatavojot, nav vērts gatavot vienai porcijai, tāpēc tiešām jāgatavo ilgākam. Kubiņos? Jā, kubiņos un iekšā viņš tāpatām ar laiku izjūk. Jā, tas tā. Es parasti gatavoju cepeškrāsnī pusotru stundu, mēs šeit nedaudz pātrināsim to procesu. Mūsdienās jau vispār ir forši. Man draudzene Linda, viņa man parādīja, ka tu vari uztaisīt principā ļoti garšīgi, pārdomāt, un arī tas maciņam ir diezgan draudzīgi un lēti patiesībā. Tas man šķiet ir viens no tādiem foršākajiem variantiem, jo internets mums visiem ir. Cik izmaksā tava čili con carne? Wow, labs jautājums tiešām. Vienu porciju izrēķināt, cik tas varētu būt, es nezinu, pāris eiro gan jau. Izklausās, ka šis būs lētāk. Šis būs lētāk, jo man patīk lietas, kuras tu esi izvēlējies. Ārpus gatavošanas, radio, pasākumi. Jā, tas Kas viss notiek notiek manā dzīvē. Mēs esam aizgājuši tūlītās vasaras brīvdienās raidījumam Ķepavas sirds. Tas notiek jau 13. sezonu, ja es pareizi atceros. Tādu paralēli es pievienojos pagājušā gada vasarā Eiropas Hit Radio. Un tad pasākumi, dīdžejošana, pasākumu organizēšana, tur reklāmas. Vienā gudrā grāmatā es lasīju, ja tu gribi daudz naudas, tad tev ir jāatrod vairāk tie tā saucamie ienākumu avoti, ja? Bet es pieļauju domu, ka tas nav tikai par naudu. Tas taču ir vairāk par to, ka tas patīk un patīk būt. Zini kā, nauda ir foršs motivators, bet man patīk būt uz skatuves, man patīk būt cilvēku priekšā, man patīk atrasties pasākumu epicentrā. Tā ir māja, tāda forša ikdienas sajūta, man patīk. Tas tā kā man virtuvē tev... Man uz kaut kur festivālā, vai ne? Jā. Ok, liekam gaļu iekšā. Šitais arī līdzi, jā. Tad ir šitas variants. Tu visu gaļu vienkārši sastampā kārtīgi. Es nesūdzos. Temperatūras paaugstināt maksimāli. Tas piedegums, kas rodās no čuguna pannām vai alumīnija pannām, ir garšu ziņā ļoti perfekts. Tagad, kad gaļa palikusi viens krāsas, redzēt, kad nāk ārā ūdens no viņas. Un ņemam pastu. Un pastu vajag arī obligāti piededzināt. Es pirmo reizi dzīvē dzirdu, ka kaut kas obligāti ir jāpiededzināt rodoties virtuvē. Savādāk tā garša būs pliekana, viņa būs tā kā vārītas gaļas garša. Un skaties, tagad mēs dabūjam to visu nosmukt. Pamaiks varēs redzēt, kā viņš smuka nāks nost viss. Jāliek klāt būs sāls, būs jāliek klāt čili. Un te gan es tev nevarēšu pateikt, cik daudz. Šitie varētu būt... Nebūs tik jaudīgi, es domāju, kad tad lietas šos. Sabērst labākajās tradīcijās. Un es atvēršu... Atgādiniet man lūdzu neaiztikt acis, ja? Lietas, vai ne to čili, bet tu tāpat līdz tam pašam pēdējiem brīdim, kad viss ir savilcies smuki forši, tu līdz galam nezini, kā tur beigās viss būs. Tieši tā. Īpaši es pilnīgi, ka šo gatavoju vēl pusotru stundu pēc tam cepeškrāsnī, ko mēs tūlīt arī darīsim. Tu vienkārši liec iekšā, lai... Es vienkārši lieku iekšā bez vāka. Mēs turpinām tālāk ar? Maizi, plakanu maizi. 250 lejam iekšā. Aiziet. Come on! 250. Sen atpakaļ bārā strādāju. Skaidrs. Eļu, sviestu vai kaut ko tam līdzīgu. Tā attiecība ir maizē 1:2, tātad 500 miltus. Wow! Patīk, kad tev mēs nedaudz esam tā mesī. Jā, tas ir vēl viens iemesls, kāpēc es baigi novērtēju tos cilvēkus, kas rītīgi labi māk darīt visas lietas virtuvē, jo es esmu lēns un nekārtīgs virtuvē. Tā ir vēl viena lieta. Sāls, cukurs un pieliec kārtīgu karoti, cepamā pulveri. Būs labi, jā. Kaut 8 gramu. Tu gribi smērēties?
Jā, ļauj man sasmērēt. Piens ir, Kā tad vēl? ja ne šodien, jā? Lūdzu, silts piens. Var notīrīt rokas tādā te veidā. Jā. Kārtīgi. Mīkla tev ir normāli, jāsaka. Nav ideāli, bet normāli. Tagad var īstenībā sadalīt pusēm, tev būs vēl vieglāk. Un tad dabūt smuku aplīti. Ir labi. Tiešām. Man tev ir izaicinājums. Kurš ātrāk sarīvēs visas sievas? Hop. Normund, Es saturies. jūtu, kad es vinnēju. Ja mēs dizainīs pievērstu uzmanību šim sieram, un es mēģinātu dizaina punktus kaut kādus dabūt, jā? Protams, ja man būtu jāpērk, es pirktu šo. Šo es pats varu sarīvēt. Nu, ja tev šķiet, ka varbūt nevajag visu. Nē, es esmu pilnīgi pār to, ka vajag visu. Mums jāiztur tā maize, izrulējam tā plānāk pa pirkstu. Nu, arī 4 stūrēns, jā. Nu, vecīt, tu gribēji apaļ, jā? Nu, labi, būs autentiski, kāda būs. Iztapam vienkārši uz savas spandas. That's it. Ideāli. Ļoti labi. Met virsū. Labā. Man pat sūdīgāk ir, es jau saku. Tev smuki sanāks. Signalizācija nebūs. Halo! Bet tev būs labi. Viņa ar laiku dabūs. Vitrumiņu. Normund, es redzēju to video, kur šitā te ceļ ārā un viss izgājušas uz grīdas. O, jā. Sagāja. Un izskatās vienkārši lieliski. Maizi turam rokās, uzliekam kārtīgu daudzumu. Šī uzliekam virsū jogurtu, foršu vasaru, lai tev lieliski pasākumi, lai ķepus ir vēl 20, sezonas. Perfekti, paldies. Lai tev vienkārši forša diena. Paldies, bija aptīņā. milzīgs prieks būt ar tevi virtuvē. Process darbīgais ir galā un laiks baudīt vakariņas pa lēto. Es esmu uzaicinājis savu draudzeni Lindu. Šis ir tāds ēdiens, kas kārtīgi apliecina, ka mēs jau kādu laiku Un uzliec uzmanīgi ar šo un uzliec vēl šeit krējumiņu bišķi, to grieķu jogurtu un kādu baziliku lapiņu arī. Linda, kā tev šķiet, cik izmaksā viena šāda porcija? Nu jā, siers uz akciju bija, piens arī bija uz akciju, visus mēs skatījāmies tā, lai tur lai Rimi Smart produkcija, protams, kas ir foršākās cenas Rimi. 6 eiro. 6 eiro par vienu porciju. Man liekas, tas nezinu. 6 eiro par vienu porciju. Ak, Dievs, cik dārgi. Tas ir ļoti dārgi, patiesībā. Šeit mums sanāca, un tu neticēsi, mazliet vairāk kā 2 eiro par vienu porciju, ja mēs tā izdalām. Garšīgi un lēti, man liekas, riktīgi forši.